Japānai pēdējo 31 gadu laikā lielākais antirekords - BlackRock paziņo par jaunu Bitcoin fondu palaišanu. Japāna šodien paaugstina procentu likmi, kas ir augstākais līmenis kopš 1995. gada. Aktīvu pārvaldnieks un viens no lielākais pasaulē BlackRock paziņo par jaunu Bitcoin fondu palaišanu, kas institucionāliem investoriem ļaus ne tikai turēt Bitcoinu, bet regulāri taisīt naudas plūsmu no tirgus volatilitātes. Elon Musk SpaceX noslēdz sadarbības līgumu uz 60 miljardiem ar AI programmēšanas gigantu Cursor. Kāds polymarket traderis prognozēja šo te unikālo vakardienas spēli Spānijas neizšķirtu un no 4 miljoniem uztaisīja 9 miljonus. Ja tev interesē kripto, ieskaties mana profila apraksta linkā.